būt par mani viegli nav. Ķemēties un maskāties. Tā, cik to var ciest, es negans esmu. Lai skola kļūst pēc mazīt mūs, zinu pats, kas man būs labs. Dzīvē beidzot jau gatavs, es negans esmu. Na, pats, lilā rokās bandānās. Būt par mani, man ir prieks, jo negans esmu. Negantais Henrijs. Atrast tavus 20 pensus nebūs viegli. Te noteikti ir vesels miljards baciļu. Miljards un viens. Henrij, vai esi redzējis Pīteru? Pīteru? Ļauj apdomāties. Man ar jums abiem jārunā. Pie mums atbrauks Margareta. Kaprīzā Margareta? Pie mums? Jā, kamēr viņas vecāki dosies atvaļinājumā. Cik jauki, es dievinu viesus. Henrij, kā tu vari būt tik negants? Es uzkopu. Nekādas kabatas naudas veselu mēnesi. Un tā kā esi tik nejauks pret Pīteru, Margareta apmetīsies tavā istabā. Manējā? Nē! Negantais Henrijs. Kaprīzās Margaretas ievākšanās. Padariet Margaretas ciemošanos jauku. Man atkārtot viesmīlības pamatus. Viņa ir klāt. Būtu jāizdod likums par to, kam ļauts apmesties tavā istabā. Viņa mani izspiegos, spēlēsies ar manām rotaļlietām un lasīs manus komiksus. Mīļš, paldies par Margaretas uzņemšanu. Viņa ir īsts eņģelītis, vai ne, zaķīt? Jā, mam. Laipni lūgta mūsu namā. Vai drīkstu? Tu apmetīsies Henrija istabā. Bet neuztraucies, es to iztīrīju. Viņa nesagādās jums rūpes. Margareta vienmēr ir pieklājīga, ēd pilnīgi visu un nekad nesūdzas. Tu esi īsts zelta gabliņš, vai ne, zaķīt? Tiksimies pēc nedēļas. Henrij, Margareta. Es esmu viešņa, proties. Un parādi man manu istabu. Tā ir mana istaba. Ceram, tu šeit jutīsies ērti. Cik daudz putekļu? Man no tiem ir alerģija apčī. Nesatraucies, mīļā, mēs izsūksim grīdu. Jā? Mūsu mājās vakariņas vienmēr ir 6. Pulkstenis ir 6. Esmu izsalkusi. Labi, ēdīsim agrāk. Uzmanīgi! Pīter, tās ir mūsu viešņas mantas. Esi jau uzmanīgāks. Tev, Margareta, man negaršo rožu kāposti, un kukurūzai jābūt nolobītai. Labi, dod man. Uzlieciet kukurūzu uz atsevišķa šķīvīša. Man nepatīk, ka dārzeņi saskaras ar gaļu. Un vēl ielieciet Margaretu atsevišķā istabā. Man nepatīk uz viņu skatīties. Au, Henrijs, man iespēra. Nekā. Kāds kauns. Neesi negants, Henrij. Kad būšu karalis, parādīšu Kaprīzējai Margaretai, kurš ir karalis. Henrij, beidz rotaļāties ar ēdienu. Henrij, uz mēnesi kabatas naudu jau esi zaudējis. Ja nesāksi uzvesties kā nākas, pagarināsim šo laiku līdz 2. Labu nakti, zaķīt. Labu nakti, zaķīt. Fuš! Margareta! Novāc to!
To izdarīja Margareta. Pastāsti mammai un tētim un pārmaiņas pēc sagādā nepatikšanas viņai. Nosūciet viešņu? Nekad. Tas būtu nepieklājīgi. Nepieklājīgi. Mazais tārpulis. Viņa izložņā visas manas mantas. Uzvara. Izdomāju. Margareta ir mūsu viešņa. Ja viņa grib spiegot, mans pienākums ir viņai šo darbiņu atvieglot. Rīt notiks Henrija atgriešanās. Ko? Tūlīt pat rimsties. Dieva dēļ, pulkstenis ir 6 no rīta. Es vienmēr mostos 6 un mēģinu pirms brokastīm. Labi, tad dosimies lejā. Es pagatavošu brokastis. Viss notiek. Operācija ar dievas Margaretai sākusies. Fuiš! Skuķu mantas manā istabā! Ko tu dari? Neko. Tikai rakstu dienas grāmatu. Nezināju, ka tev tāda ir. Tas ir noslēpums. Tajā ierakstītas manas slēptākās domas, kas tādām kā tev nav jālasa. Tieši tāpēc es to glabāju šajā kastē, kuru šādi aizslēdzu. Un te tai jāpaliek. Lūdzu mani atvainot, man jāiztīra zobi. Ložņa ir un paliek ložņa. Mīļā dienas grāmata. Es ļoti bīstos, ka viņa iebāzīs Pīteru miskastē. Pīters nekad nenodotu viešņu, tādēļ visi vainotu un sodītu mani. Mana dzīve būtu pagalam, un tā būtu tikai Margaretas vaina. My life would be over, and it'd all be Margaret's fault. Sacīdams, ka tava vēlme ir mana pavēle, biju domājis ko citu. Tu mani nosūdzēsi? Es nekad nenosūdzētu ciemiņu. Jauki. Uzmani pirkstus. Neaizmirstiet arī šo. No gan Henrijs dabūs. Operācijas ar dievas Margaretai 2. posms. E-pasts nosūtīts. Henri, vai esi redzējis Pīteru? Jā, viņš aizgāja dzīvot izgāstuvē, jo ir nejēga. Pīter! Pīter! Operācijas ar dievas Margaretai 3. posms. Henri, es tevi brīdināju, kas notiks, ja kas tam līdzīgs atkārtosies. Tas nebija es, pajautājiet Pīteram, kurš vainīgs. Nu? Atceries, viesus nenosūdz. Atceries, melot nedrīkst. Tev taisnība, man jāizstāsta patiesība. Tā bija Margareta. Kā tu varēji būt tik neganta? Tu mani iegāzi. Kāpēc tu izmeti pa logu manas mantas? Ko es izdarīju? Ko? Tāda uzvedība ir nepieņemama, jaunkundz. Ja tavi vecāki būtu šeit, tu jau būtu ceļā uz mājām. Neaizmirsti šo domu. Kas gan tur?
We're so sorry, Man Margaret, ļoti to be žēl, causing ka trouble. Margareta We came as sagādāja soon as we got your nepatikšanas. email. Mēs ieradāmies tiklīdz saņēmām jūsu ēpastu. Kādu think you won't ēpastu? be punished, young Rēķinies ar lady. to, ka tiksi You're coming sodīta home with jaunkundzīte, us bet right now. tūlīt pat brauksi We'll have your mājās. stuff sent. Mantas es tev nosūtīšu. She's gone. Viņa ir prom. Ja, You sent that email, ēpastu didn't you? nosūtītu. You know what this Es means, zinu, don't ko you? tas nozīmē. No sweet Nekādu 10 saldumu years. daudz No gadu TV garumā, until I nekāda can drive. televizora, līdz iegūšu tiesības, worth bet it. tas bija to vērts. Yes, Jā, I sent ēpastu the email. nosūtīju es. Well, that was a Cik really neganta horrid thing to rīcība. do, Henry. Henry, So, ej uz savu istabu. Go to your room. Go to my Un room. tas ir viss? That's it. Yes. Jā, Go to your ej room. uz savu istabu. Uz manu istabu. Sweeter words Tie ir were jaukākie never vārdi, spoken. kādi jebkad izteikti. Filmu demonstrēšanai sagatavojusi Latvijas televīzija, tulkojusi Baiba Vētrāja, skaņu režisors Toms Veismanis, lasīja Pēteris Šogolovs.